par laimis zivi. Kundze nopirka taidu zivi, kuru apādūt pīdzimst bārni. Kundze bija kolpuņa. Zivi atdeve kolpuņai, lai tie izsap. Viņi pīkūdino, lai nevienam neatdūt, i poša ni gabaleņa daža naparauga. Kolpuņa zivi nūtierā, izmozgoja i iudiņi izļāja orā. Pa pogumu staigoja bolta kēve. Tei padzēra izlītū iudiņi. Kolpuņa zivi capdama, tū pagaršo, a poriju atdeve kundzei. Pēc neilga laika kundzei pīdzima 3 mētis, a kolpuņai 3 dāli, i kēvei 3 kumeli. Kundze tān redzēja, ka kolpiņa ir ādusi zivi. Tie sazadusmo i padzina kolpiņi prūm. Kolpiņa bija labi i ilgi kolpojusi. I kungs, kai samaksu, te atdeve visus 3 kumeļus. Kundzei izauga smukas mētis, a kolpiņai smuki dāli. Vienam bija zelta, otram sudraba, a trešam dimanta mote. Kumeļi toši izauga smuki. Viens bija zelta, otrs sudraba, trešīs dimanta spolva. A kungs bija porodā rogonai, a porods bija liels. Daļ to rogona pajēmē visas 3 kunga mētes. I kungs pasludino tai. Tām, kuris mētes izglobs, es atdūs tos par sīvam. Globēju bija daudz, bet neviens nevarēja mētes izglobt. Par to uzzino kolpiņas dāli. I pajēmē savus zirgus, i skrāja globt kunga mētes. Pēc ilgas cīņas ar rogonu dāli atjēma kunga mētes. Vēlāk jūs apprecēja, i dzeivoja ilgi i laimīgi.